pēc pirmās Dinamo sezonas pavīda informācija masu mēdījos, ka tieši tie PR speciālisti jau tā kā tika pārpirkt devās uz Kazahstānu, uz Astanu. Vai nebija tā lieta? Bija, ka tur Dinamo vairs nebija nomainījās mazliet uz darbinieku lokas, ko es gribēju prasīt. Tas nav tāds kā, teiksim tā, nav tāds kā tirgus, ka tur citu klubu skatās, Rīga var tur smuku šovu uztaisīt pirms spēles, mums tur pelēk arēnu, tur varbūt tur, jāiedod lielāku naudiņu. Tas ir tas pats sports, par ko mēs runājam. Sports ir biznes, kur pērk un pārdod arī spēlētājs. Transfer tirgus arī šādā... šajā gadījumā es domāju, ka tas nebija tā kā mērķiecīgi pārpirkšana, vienkārši apstākļu sakritības rezultātā, kur jāteiksim čaļi, kuri bija pierādījuši sevi un parādījuši sevi šeit, kāpēc, lai viņi to neizdarītu, teiksim, tajā pašā pieminētajā Astanā. Tāpat tās arī mūsēji ir bijuši mītišķi Atlantē. Teiksim, ne tikai spēlētāji no Rīgas ir gājuši uz citām komandām uzlabot to rezultātu, parādīt savu sniegumu, ko varbūt ir izdarījuši un kā sev pieteikuši kontinentālajā līgā pirmajā sezonā Rīgas Dinamo sastāvā, tāpat arī menedžments rokas ir brīvas, brīvais tirgus ir vaļā. Iespējas attīstībai. Tikai spēlētāji. Ir ļoti plaši, salīdzinoši diezgan jau tā geogrāfija no klubiem, kas spēlē, paliek plaši, un sāk runāt, ka dāņi varētu nākt iekšā KHL. Itāļi gatavojas, visas tādas tās spekulācijas, kā tu pats vērtē, tas priekš KHL kā līgas, tas ir vajadzīgs, vai tas būs interesantāk, vai netiek zaudēts jau kaut kur tas sākotnējais tas nostādījums. Te būtībā tas ir bijušais padomu bloks, un uz kuriem tā līga iet, kāds viņiem ir. Tur baigi grūti atkal komentēt, teiksim, tos līgas mērķus un līgas nostāju, bet, teiksim, atkal kārtējo reizi runājot no skatītāju viedokļa. Manuprāt, ka jo vairāk jaunu asiņu, jo interesantāk. Tas var kā kuram, piemēram, tur līdzutēji gados viņam interesantāk ir sasist tur Maskavas Dinamo vai... Tas nekur nepaliks. Tāpatās arī tās konferences pēc reģionālā sadalījuma, es domāju, tādas viņas arī būs, bet kāpēc lai nepaskatītos, kā hokejs tiek spēlēts, kā šogad, teiksim, Popradē. Jau atkal nekāds tur lielais noslēpums, ka sākotnēji, varbūt tur Poprada, kas tur būs. Lūdzu, arī Rīgas Dinamo ir sajūtas rūkumu garšu no viņiem. Mēs arī viņus esam uzvarējuši, bet tā ir ļoti kolosāla komanda. Ar lielu cīņas par, ar lielu darbu spēku. Jo arī atkāpjoties no tēmas, varbūt parunājot ar tiem pašiem spēlētājiem, ar tiem pašiem, teiksim, komandu mana līmeņa menedžmenta darbiniekiem. Tas ir interesanti ne tikai braukāt starp tām pilsētām, kur tu jau esi izmalies cauri katru gadu un atkal tev nākamgad jābrauc. Šogad ir vēl viens galamērķis, kas ir Poprada. Arī mūsējie brauc uz Popradu, arī līdzutēji aizbrauc uz Popradu, uzspēlēt ar Popradas līdzutējiem hokeju. Tā kā šī geogrāfija, ja viņi paplašinās, es tur neko slikti nevaru. Tā līdzutēja kustība, piemēram, tie paši braucieni uz Popradu, tas ir tīri fanātisms, ka viņi paši savu naudu liek, vai varbūt klubs arī kaut kā viņus tā mazliet pabalst. Tur ir vairāk, teiksim, šobrīd ir fanu klubu vadītāji Aigara Krīga, tur ir ļoti cieša sadarbība. Un skaidrs, ka, ja sākotnēji arī, teiksim, tāds piemērs kā tāds, ka pēc pirmās sezonas nosaucām sev kā hokeja līdzutēji galvaspilsētu, kas nav melots un ir forši, un, teiksim, tie paši citi līdzutēji no citiem klubiem, kur ir atbraukuši, lai arī vienalga viņu komanda vinnēja vai uzvar, bet viņi, teiksim, ir nākuši pie mūsu līdzutējiem un nevar pastāvēt mūsu līdzutēju lociņā un vienkārši pabumbot, saprast un izjust to atmosfēru. Tā kā šī fanu kustība arī jau pirmajā gadā, kad vēl fanu klubu vadītājs Uģis Purviņš bija iesākās ar, teiksim, apmaiņas braucieniem, man liekas, ka sākotnēji lielākā sadarbība un tā draudzība ar Maskavas Dinamo bija. Un tad viņi tikai paplašinās, jo, kāpēc, lai neuztaisītu kādreiz kaut kādu līdzutēju čempionātu vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Jo, atgriežamies pie tā jau varbūt notrūlinātā teiciena par to hokeju, kas nav tikai uz ledus, viņš notiek visapkārt. Līdzutēju uzdevums arī nav tikai, protams, ka ir nākt un atbalstīt savu komandu, izsaukt skaļus saukļus un uzbungot bungas, lai, teiksim, pretiniekam aizkrīt ausis, bet mūsējiem arī krīt ciet, viņi šeit arī nedzird, ko tur laukumā viens otram saka. Bet arī, tā tautu draudzība, sauksim to tā, jo vairāk draugu, jo vairāk, lai tā geogrāfija, labākas attiecības, jo tas attiecības jau tam tev neviens nevar atņemt. Pēc spēlēm, es gan nezinu, jūs esat redzējuši vai ne, bet vienalga atkal zaudētas spēles vai uzvarētas spēles,
ka spēlētāji dodās fotografēties ar bērnu kluba biedriem, kuri ir iestājušies bērnu klubā ar savām priekšrocībām, ko bērnu kluba biedri var, mūsu mazie līdzjutēji bērni var izbaudīt. Teiksim. Viņi pirms spēlēm var nokļūt tur, kur parastais līdzjutējs nevar nokļūt, apsēsties uz 2 minūšu soliņu. Es kādreiz sēdēju uz 2 minūtēm. Nav tev noraidījuši. Ne arēnā Rīga. Noreidzi, ja? Tā kā tur viņi ir aizējuši. Viņi paskatīties, kur mūziku spēlē mūsu Armāns Lē, viņi paskatīties, kā notiek video gola atkārtojuma skatīšanās, un tāpat pēc spēlēm viņi nostājās un gaida visi bariņā spēlētājs. Un tur jau, zini, šajā gadījumā skaidrs, ka garastāvoklis ir īpaši pēc tādām sliktām spēlēm, pēc zaudētām spēlēm, droši vien, ka spēlētājiem nav tas labākais, kur vēl tagad aiziet un smaidot, fotografēties un sniegt autogrāfus. Bet šajā gadījumā atkal mēs nonākam pie tā hokeja, kas ir tā hokeja sastāvdaļa. Tas ir profesionāls sportists pienākums gal galā. Tikai un vienīgi, teiksim, un es uzskatu, ka mūsu čaļi ir profesionāļi un nav tā, ka kāds jārāja aiz rokas tikai tāpēc, ka mums tā iegribējās. Nē, tāpēc, ka tas notiek lielā mērķa labāk. Priekš Rīgas Dinamo, skaidrs, ka ir populārs klubs, skaidrs, ka es nezinu, kur nu vēl, bet atkal kārtībā reiz atgriežamies pie tā, ka tā popularitāte un tie labie darbi un attīstība, viņi nav izsmeļami. Tā kā Adidas reklāma ir nothing is impossible. Daudz dzirdēts, ka Dinamo gatavojas savu patstāvīgu arēnu taisīt. Daudz saka, ka tas mums nav vajadzīgs, ka mēs nevaram divus pavilkt. Daudz atkal saka, ka ir vajadzīgs savu bāzi, ap ko visu to lietu būvēt. Kā tev liekas? Varbūt baigi neiedziļināšos šajā jautājumā, bet, teiksim, mans uzskats, ka ir vajadzīga sava mājvieta. Sava mājvieta. Teiksim, arī, čaļi ir izbraukojuši diezgan daudz tās arēnas, pretinieku nometnēs ir bijuši. Un tāpat tikko Liepājā ar Magnitogorskas Metalurgu spēlē, un vienkārši tāds salīdzinājums kā tāds bija, ka Magnitogorskas Metalurgs, teiksim, viņiem ir sava arēna. Viņi piešķirt pretiniekam tādu ģertuvu, par kādu mēs varētu sapņot kā laukuma saimnieki. Ja? Un tas ir viens vienkārši piemērs, kad ir sava mājvieta, jo tu savu istabu arī var uztaisīt, kā vien tev patīk, kā tu gribētu. Skaidrs, ka mums arī būtu sapnis, ka čaļiem būtu viss savējis, ka tu atnāc nevis īrētā telpā, kur tu, protams, jūties labi, jo esam pieraduši arēna Rīga, visi kārtībā, bet, protams, ka sapnis būtu ideāli. Tad čaļi zina, ka šis ir mans slēdzamais skapīts, un blakus skapītī neviens man neieraksīs. Šeit daudz šķērt tiks laukts noteikti, un atbildīgās personas par to runās. Varbūt var pačuksēt priekšā, kādi interesanti pasākumi tieši līdzstējiem gaidām ar spēlētāju piedalīšanos tuvākajā nākotnē, kur būs iespējams viņus noķert, varbūt galdu hokeju uzspēlēt. Par to vairāk, protams, sezonas sākumā, ka tādas vairāk aktivitātes, ka vairāk brīvā laika ir, bet ik pa laikam noteikti, ka kaut kas tāds notiek, teiksim, tagad aiznākamā spēle, kas būs piekdiena, jo pieminētā Maskavas Spartak spēle, tā būs ģimenes spēle. Kā mēs to izvērtēsim? Un izvērsīsim, teiksim, ar visām ģimenēm, kas ieradīsies arēnā, noteikti kādu bonus būs, vēl kaut kas. Tā kā ik pa laikam kaut kādas tādas akcijas un kā vairāk tur piesaistīt tos līdzjutējus, vēl vairāk nāk uz arēnu noteikti būs. Šobrīd tādas ritīgi tālajošs plāns, ka tajā datumā būs iespēja to un to satikt, īsti nē. Teiksim, tāds, lielākais, kas ir, pieminēšanas vērts, joprojām ir kāds līdzjutējs, varbūt ir palaidis garām, varbūt nav vēl ieklausījies, kad sezonas noslēgumā, kad jau sezona galīgi būs beigusies. Šobrīd nesteigsimies noteikti no priekšā un neparedzēsim, kurā brīdī, kurā mēnesī un kurā datumā beigsies. Bet tad, kad būs sezonas oficiālais noslēguma pasākums, tad kāds no mūsu līdzjutējiem, kurš ļoti aktīvi būs nācis uz spēlēm un piedalījies mūsu lielajā sezonas loterijā, lai mēs 21. gadsimta bīklu. Kas tas ir? Par to es vairāk nevaru stāstīt, to visu mājaslapā var atrast. Teiksim. Vai noteikti citās skālēs, citās komandās kaut kas tāds? Grūti komentēt. Vai tas piesaista vēl vairāk līdzjutējus, arī grūti komentēt, bet tas ir kaut kāda tāda odziņa, kur vismaz viens pēc sezonas būs ritīgi laimīgs un runās ļoti daudz par to. Tāpat tā piemērs bija pirmā sezona 2008-2009, kad pirmā mums spēle bija izbraukumā Habārovskā. Mēs atklājām sezonu pret Habārovskas Amuru, un pēdējā regulārā čempionāta sezonas spēle arī bija arēnā Rīga pret Habārovskas Amuru. Un pēc šīs spēles bija tādi nesaprotam pozitīvi komentāri atsauksmes no pretinieku puses, kāpēc, jo to spēli mēs zaudējām. Pēc spēles tiek pasniegts balvas labākajiem spēlētājiem un viss mūsu līdzjutēju pulks, cik viņš tur liels bija, ar dāvanām, nāk pie Amūra spēlētājiem, pasniedz viņiem dāvanas. Viņiem jau ir acis liels, kas te notiek, mēs tikko jūs esam uzvarējuši, jūs vēl mums par to apsveicat, vēl dāvanas dodat.
Un uzreiz pēc spēles notika automašīnas izloze. Viņi paskatījās, vispār kaut kādā trakā pilsētā esam ieradušies. Jo, tā kā šeit hokeju mīl un par hokeju stāv un krīt un dara dēļ hokeju, pagaidām viņi tur nebija redzējuši. Jo pēc spēles arī viens laimīgais līdztais mājās ar automašīnu brauc. Sekosim līdzi, fanosim, ka mūsu komanda noteikti viss būs labākajā kārtībā. Varbūt sezonas beigās kāds no mums brauks ar mašīnu mājās. Pilnīgi iespējams. Pilnīgi iespējams. Paldies Armandam, Raimonds Rudzāts, Armands Simpsons. Paldies, ka skatījāties.